Šodien mēs gatavojamies skaistam koncertam. Un, kā jau vienmēr, mums koncerta tā atmosfēra ir mazliet tāda satraukta, bet pozitīva un kopumā priecīga. Es domāju, ka visizaicinošākais šajā koncertā varētu būt tas, ka nebūs mūsu mākslinieckās vadītājs Elitus. Rūdis šodien ir nedaudz pakāpies uz augšu savās karjeras kāpnēs. Mums nav Elitas, tāpēc viņš mums ir no repetitora šodien kļūst par vadītāju. Es Austriju vairs nedejoju, bet tagad mācos būt par repetitoru. Iet jau 14. gads ar šo ansambli, bet pats foršākais, ko var darīt Austrija, ir vienkārši būt ar šiem foršiem jauniešiem kopā. Kad tu esi dejotājs, tu esi atbildīgs pats par sevi, bet tu esi līdzatbildīgs par kādu citu, bet tu esi otrā krastā, tu esi atbildīgs par visu pulciņu. Jā, viņi citādāk nepaspēja uz vietu. Lūdzu, liekam lielu soli uz priekšu. Tā visā vismā būs normāli. Ejam tā pie nākamās dejas. Un vēl viena lieta. Mēs stāvam augšā, mēs norunājam mēģinājumā. Mēs pieliekam brīvo kāju pie tās priekšējās kājas, kas mums ir priekšā. Mēģinājumos mēs, man liekas, esam drusku brīvāki. Mums ir lielāka iespēja vairāk parunāties vienam ar otru, bet koncertos ir jābūt mazliet nopietnākam un jāsaņemās un jāparāda aktieru spēle. Vai arī tādās klasiskās dejās jābūt cēlam. Man patīk pie Elitas tieši dejot, tāpēc, ka viņa ir diezgan stingra, bet viņa spēja ar tādu draudzību visam pieiet, man tā šķiet. Kad mēs bijām Azoru salās, mēs bijām okeānā ar piepūšamo laivu visu. Un visi leca okeānā, citi galviņā, citi vienkārši bombičkā ielec. Un es skatos, ka man blakām stāv Elita. Es pat nemaz nezināju, ka viņa prot peldēt. Un es skatos, ka viņa ielec galviņā tieši man blakus. Tas bija tāds visu cieņu. Tas bija tāds pārsteigums. Man paaicināja šeit atnākt un nolēmu palikt. Tikai tāpēc, ka sajūtu to ģimenisko sajūtu, kas šeit virmo. Un nolēmu, ka tā ir mana otrā ģimene. Es oriģināli esmu no Anglijas un es pārvāstos. Un es domāju īstenībā palikt 3 mēnešus, kaut kas tāds. Beigās es atradu ausis un es iegāju tajā telpā uzņemšanā. Uzreiz bija tāda ģimenes sajūta, ka viņi forši uzņēma. Tur bija ļoti silts, garīgi silts. Izklausās dramatiski, bet dēļ Austrijas paliku. Tā arī ir. Un katru gadu es nevaru sagaidīt nākamo sezonu. Sākumā bija fiziskais bija grūtākā lieta, un tad tu tiek pie pirmā koncerta. Un tad tu sāki saprast, ka emocionāli ir grūti. To, ka man šis ir svarīgs. Man ir ļoti svarīgi, ka tas sanāk un ka skaisti izskatās un kā mēs kolektīvs kaut ko forši uztaisam, parādām. Mēs esam draugi, bet arī mums ir kopīgais mērķis celt augstāk.